principā jā, paldies atbalstītājiem, laikam speciāli nāca skatīties. Laikam savācāmies, noskaņojāmies uz spēli, parunājām. Pēdējās čempionāta regulārās spēles bija tādas, nezinu, uz naža asmenis, tur 1-2 vārti vinnējām un tā. Tagad savācāmies, domājam, Ventspilī droši vien grūtāk būs, tomēr šita mājas spēle. Tad gājām uz to uzvaru, pirmos vārtus iesitām un tālāk jau bišķīt viņi atlaida, tā teikt, nezinu, aizgāja vieglāk tā spēle. Domāju, tāpat viņiem 2,5–3 stundu ceļš līdz Rīgai, tas pats arī visām komandām, kas brauc Daugavpilī spēlēt, ļoti grūti, un tas arī savu nogurumu dod, un mēs pirms spēles arī, kad iesildījāmies, manījām, ka pretinieks kuplākā skaitā, un no tā arī, tā teikt, bišķīt baidījāmies. Vienkārši sanāca tā, ka aizgāja tā spēle, un līdz ar to arī rezultāts labs, priecēja. Ar vienu kā esat pusfinālā, tad visi jāatrisina šobrīd braucot uz Ventspili pēc nedēļas. Kā būs tur, kā plāni? Plāni, protams, tikai pēc uzvaras braucam. Un gribētos tā sērija ar 2-0 tā arī noslēgt, bet, kā zinām, Ventspilī ir cita spēlēšana. Tomēr segums savādāks nedaudz un zāle nav tik pierasta, bet, cīnīsimies. Pagaidām arī tur viņu mājas spēlē vinnējām regulārajā čempionātā, tā ka tikai pēc uzvaras brauksim. Labi, Renār, liels paldies par šo interviju un tiekamies jau pēc nedēļas. Tiekamies, paldies.